visiem! Šodien saruna ar Danu Gulbi, kuru mēģināsim arī tūlīt pievienot sarunai par to, vai ir coachings kaut ko mainījis Danas dzīvē, par viņas atziņām. Tā, bet es Danu vēl neredzu. Aha, reku arī Dana. Un Dana, hello. Tā vēlreiz. Tu esi. Jo man vēlreiz. Tu mani redzi? Jā, tagad es tevi redzu. Super, tad jau viss ir izdevies. Prieks tev redzēt. Es atkārtošos, es būšu tādā ļoti improvizētā formātā, jo vīrs vēl nav mājās, tas ir tava Almiņa, viņa te man uz zemi dzīvojās, cerams, ka nelīdīs klēp. Jā, arī līdīs, tāda ir dzīve. Tāda ir dzīve. Zinu, ka tev arī ir tāda dzīve, vai ne? Jā, ir man arī ar dēliņu, bet šobrīd ir nofraktēts ar veco māmu, tā kā cerams neizlausīsies, varēsim bišķiņ aprunāties par mūsu izsludināto tēmu, kur es savā profilā uzrakstīju, kā vai coachings ir izmainījis domāšanu, jo tas bija, tavs arī ierosinājums, ka varētu par to parunāt, un tev bija klāt vēl tavu ideju arī par to, ko tu gribētu pastāstīt, kuru, kā es varbūt to pārformulēju, kur tas tev ir aizvedis vai kādus jaunus ceļus pavērs, un tad liet par to arī aprunāties. Jā, tā coaching tieši mēģināju atcerēties, kurā gadā sākās Covid, jo tas bija tas gads, kad es arī mācījos, vai 19. vai 20. Nezinu. Vismaz tas bija noteikti 20. Jo es ar tā skatījos, kad manā dalībnieku sarakstā pie tev vārdu uzvārdi ir 20. gads, tā kā... Jā. Lūk, un tas bija tāds ļoti nozīmīgs īstenībā gads, un arī man lēmums. Es patiesībā uz coachingu gribēju iet jau pirms tam daudzus gadus, tam biju izdomājusi. Bet teikšu godīgi, man ļoti biedē tas, ka man liekas, tas ir drausmīgi dārgi. Ka tieši dārgas mācības, un tad tur, bez maz vai jāņem aizņēmus, es domāju, labi, es šito vēl pagaidīšu. Un tad kaut kā tie apstākļi sastājās, ka, es varu atļauties. Es tāpat tev atzīšos, tas ir, tā mīzīgi latviski sakot, tāda liels nolika. Bet es sev biju izdomājis, ka tā būs mana jaunā lieta, es tagad būšu coach, un es gāju tīri ar tādu profesionālu vajadzību, ka es vienkārši apgūšu profesiju. Es pat nedomāju par to, ka tas tur kaut ko mainīs manā domāšanā un tā tālāk. Es tiešām gāju pēc profesijas, pēc diploma, lai es varu šo pelnīt naudu. Un es jau esmu arī iepriekš stāstījusi, ka tas viss, protams, sagriezās pilnīgi citādāk. Un es tāpat ar to, pelnu naudu un esmu priecīga, un tas viss man ir atmaksājies daudzkārtīgi. Tā mācība maksa, es domāju, bet tas, kas notika manī, tajā manā domāšanā, pateicoties mācībai, un īstenībā ļoti personiski pateicoties tev un Edvīnam, tas vispār, es nevaru tam nekādu cenas birciņu vispār pielikt klāt. Un es teiktu, ka lietas bija daudzas, kuras man citādā galvā sastājās, bet ja man jāizceļ tādas svarīgākās, es teiktu, ka pirmā ir, es tiku vaļā un atpazinu pirmkārt sevī glābēju, par ko jūs ļoti, ļoti daudz, man liekas, programmā runājāt. Es maz pauzīt, vienkārši, lai tu redzētu, ko maksā šī saruna mums. Ok, es saku, arī sarunas dārgas par coachingu. Labi, šis ir vecs, jau beigts dators. Tātad es paliku pie tā, ka tā glābēja sajūta, jo pirms tam man likās, ka es esmu tāds riktīgi labs cilvēks, kas visiem palīdz un izdomāju visu vietā un glābu, jo es tajā brīdī jau strādāju kā organizēšanas konsultanta. Un pateicoties coaching mācībām, es pirmkārt vispār ieraudzīju, ka es esmu riktīgs glābējs, un jūs ļoti, ļoti precīzi man parādījāt arī, kā no tā var tikt ārā. Un tāpēc tā otrā lieta, laikam, ko es izceltu, kas man to domāšanu pamainīja, bija tieši spēja klausīties. Tā aktīvā klausīšanās, kas, ir viena no coaching, jau pamatlietām. Ka tas nav tikai par to, ka tu esi gudra un zini, ko otram pateikt. Pasaki čau. Jā. Čau.
Palma. Bet, kad tu īstenībā proti arī klausīties un patiešām nevis klausīties formāli un īstenībā galvā visu laiku domāt savu stāstījumu, bet patiešām dzirdēt, ko otrs saka. Un es teiktu, ka šīs divas lietas man bija pilnīgi transformējošas. Un kā jau es teicu, es tik un tā to diplomu arī izmantoju par pilnu programmu un esmu arī vadījusi diezgan daudz coaching sesijas, bet tas, kas notika tādā manā vispār uztverē, bija fenomenāli. Un līdz ar to es teiktu, ka es galīgi šobrīd vairs neteiktu, ka šīs mācības ir tikai tiem, kas grib būt par coachiem. Tādiem 1 uz 1. Es teiktu, ka tas ir vienkārši jebkuram, kurš strādā ar cilvēkiem, jebkādā formātā, jebkādā līmenī. Šis vienkārši ļoti saliek pa plauktiņiem un palīdz citādāk uz situāciju skatīties, ieraudzīt otru cilvēku. Konfliktus risināt gan ģimenē, gan ar bērniem, visādas plānošanas, kaut kāds arī mērķi attiecībā pret sevi, ka tu saproti, ko tu vispār gribi un kā saprast, vai tu tiešām gribi to, ko tu gribi un cik dziļa ir tā tava vēlme. Daudz tādas mazas sīkumiņas īstenībā varētu izcelt, tāpēc es tiešām esmu, visu dzīvi, Laura, būšu tev netvīnam pateicīga. Tiešām. Pirms vēl jābūt sev pateicīgai, ka īstenībā, jo es atzīmēju, tu teici dārgi, un tas ir, ka tajā brīdī likās, baigi, bet to soli tomēr, spērt un saņemties. Es ticu, ka tas nav vienkārši. Tu minēji, tā atpazini to glābēju sevi, un kas bija tas, kas nāca vietā, vai kas tad mainījās? Šitais izklausies pēc testa jautājumu. kas nāk glābē vietā? Laikam nāk vietā tāda dziļāka apziņa, ka es daudz vairāk, man šķiet, ļauju katram dzīvot savu dzīvi, ļauju katram savu likteni un savas mācības. Un tas nenozīmē, ka tu tā kā vienkārši noskaties, kā kāda māja deg, bet man liekas, ka tur pat tā mājas degšana visu laiku Edvīnam bija tāds foršs kaut kāds piemērs. Respektīvi, ja māja deg, to māju vajag nodzēst, nevis skatīties un par to filozofēt, bet principā, ka nav visu laiku jāmēģina ielīst otra cilvēka dzīvē. Kaut kādā ziņā man šķiet tā ir tāda pazemība, kas nāk tam līdzi, tad, kad tu atsakies no šī glābēju sindroma. Un tad, kad tev ir tāda pazemība un tāda spēja pieņemt, ka cilvēkiem ir dažādas patiesības, dažādi dzīves ceļi, tu tik un tā dalos ar to, kam es ticu, bet vienlaikus arī ir tā pārliecība, ka tu zini, kā tev ir vislabāk, nevis es. Un man šķiet, ka tas ir, kā es teicu, ļoti vērtīgi un skaisti ne tikai darbā ar klientiem, bet arī vienkārši kaut kādās sadzīviskās situācijās. Tur savā ziņā teikt, tā palīdzēšanas jau forma vienkārši ir, bet viņa ir kaut kā transformējusies, vai ne? Jā, es noteikti, pilnīgi noteikti, jo skaidrs, ka es domāju, uz šīm mācībām nāk, un es pieļauju, ka arī nāks arī uz nākamo tagad grupu, kas jums novembrī būs cilvēki, kurus vilina tā palīdzēšanas lieta, ne, kuriem gribas palīdzēt cilvēkiem, kuriem gribas kaut ko varbūt, palīdzēt, tur ieraudzīt un sastrukturēt un tam līdzīgi. Bet, zin kā, ja tu to dari tā uz savu galvu, kā es to arī darīju pirms šīm mācībām, nebija jau tā, ka es tur kādam šausmīgi darīju pāri, vai ne? Bet tik un tā tas mani izsūca daudz vairāk, tīri emocionāli. Es nemācēju novilkt to robežu, es riktīgi gāju iekšā katru savu klientu dzīvē, tā, ka tur, zini, līdz galam. Draudzības īstenībā arī man ir ļoti mainīga. Arī ir iznācis no šī te glābēja atpazīšanas sevī, ka tu vairs nevis skrien visiem pakaļ, un domā, ka tu būsi labs tikai tad, ja tu kādam būsi vajadzīgs, kas ir tā glābēja sajūta. Bet īstenībā tu ieraugi, ka tur ir kaut kādas tās robežas, ka ir kaut kas, kur es dodu, bet kur es arī varu ņemt. Un tā kā es teiktu, ka cilvēki, kuriem jau tā tendence ir palīdzēt, tā ir superīga tendence, tā, man liekas, ir brīnišķīga dāvana, ka tādu vēlmi ir. Bet šīs mācības man šķiet ir tās, kuras palīdz to sākt darīt veselīgāk. Gan tam otram cilvēkam, gan to pašam. Jā, tur tev taisnība, kad
Un tā ir sava, nu, tā ir palīdzošā profesija vai veids arī, kā tu, gan vai tu profesionāli to dari, vai, nu, kā tu saki, vai ģimenē, vai tu esi vadītājs. Un, ja nav tā interese par to otru cilvēku un, nu, jā, savā ziņā palīdzēt viņam, vai augt, vai saprast, vai mainīties, tad protams, tad, nu, tāda, gan citas, gan arī coaching pieeja, nu, tā nebūs tas īstais virziens, jā, tikai, nu, jā. Tas, kā mēs palīdzām un cik tas ir, nu, veselīgi, jā, priekš tā otra cilvēka arī. Un priekš sevis, jā, ko tu, nu, svarīgi arī, ko tu minēji, man liekas, ka kā tu pats pēc tam jūties, var jau daudzus glābt, bet ja tu pēc tam esi iztukšots un neapmierināts, nu, tur sliktākā variantā izdedzis un vispār tusmīgs uz izturpālu, kāpēc man neviens paldies nesaka. Jā. Šādi tur tev kāds aizvainojums var parādīt, izdegšana. Nu, viss kaut kas, un zinu, kā vēl, ko es tieši tagad tevī klausījos, un es domāju, kas man arī, laikam, šajās mācībās bija ārkārtīgi tā atsvaidzinoši forši. Es nezinu, vai jūs tā tā katrā grupā, bet mūsu grupa sākās tā pirmais aplīds, kur sāksim ar to, ka pastāstīsim šeit kaut ko, ko neviens cits jūsu dzīvē nezina. Un man likās, tā kā es tikko šos cilvēkus pirms 10 minūtēm ieraudzīju, mēs te visi vēl tagad bišķīgi no sevis tēlojam kaut kādas tādas priekšniecības un uzņēmējas un kaut ko. Un te uzreiz jūs uzbliezāt ar tādu jautājumu. Un tā sajūta gāja kaut kādā ziņā cauri visām mācībām, un man tas ļoti patika, ka tāda nenormāla atklātība gan no tevis, gan no Edvina. Jūs bijāt nevis tādi. Mēs te esam tagad priekšnieki, mēs visu zinām, mēs visu mākam, bet īstenībā, ka jūs arī atzināties par visādām tādām, nu, pat saviem kaut kādiem kompleksiem un kaut kādām tīzlām situācijām, tas bija ļoti atsvaidzinoši, man liekas, ka tas arī man bija dziedinoši. Nu, ka tā bija pirmās manas tādas mācības, kur tiešām tā vide bija tik tāda atklāta, ievainojama, godīga, jo man tikai tad arī tu vari, nu, tā pa īstam atvērties, uzticēties un arī tajā mācību procesā iekšā. Tā kā tas arī īstenībā bija tāda paša lieta. Cik vērtīgi to dzirdēt, jo, nu, kā, ka tu pats to dari, tad tā, nu es tā vienkārši daru. Tieši tā. Tas bija noder. Bet es zinu, ka arī tev tas kaut kur tālāk ir aizvedis, un man ļoti patīk, ka īstenībā tas, kā tu esi nosaukusi tās sarunas, kuras tu vadi tagad, kuras drosmīgi, man liekas, ļoti drosmīgi es pateiktu, ka tās nav coaching sarunas. Es teikšu godīgi, tā, ka tu pirmo reizi to ieliki Instagramā, es domāju, nu tā nav. Ko tu dari? Bet pēc tam paklausa, nu tās ir pirmās emocijas bailes, loģiski, es tur ierunājās, ne? Bet pēc tam, kā tu to pasniedz, kā tu to izstāsti, man liekas, pirmkārt brīnišķīgi, nu, tu godīgi arī to pasaki, jo, nu, mēs daudz arī, man liekas, par to runājam, un coaching, tās attiecības arī tiek veidots tādā veidā, ka, nu, godīgums ļoti svarīgs. Atklātība un tā pieeja ir par atvērtību, nevis, ka es kaut kā ar tevi daru, tev nezinot, kaut kur gribu tevi aizvest, bet tā ļoti atklāti dodot gan atgriezeniskos jautājot. Un jā, man liekas, ka, nu, jā, es pēc tam tā domāju, es priecājos un lapojos par šo sievieti, kā viņa gan drosmīgi to dari, gan arī, nu, to savu ceļu esi atradusi, jo, nu, nav jau noslēpums, ka arī pats coaching pieeja, viņa transformējās, jā, bet varbūt pastāst par savu pieredzi. Es teiktu, ka šis tiešām, nu, tie, kas varbūt klausās, nesaprot, par ko ir runa, tā kā coaching sesija, tas ir īstenībā tāds diezgan stingri reglamentēts pasākums, un ko es tiešām aiz tādas dziļas cieņas pret šīm mācībām, un ko gan tu, gan Edvins ļoti, ļoti tiešām uztvērāt, ka, nu, nav arī tā, ka jebkura stundu ilga papļāpāšana paprast tur 60 vai 100 vai vienalga 200 eiro, tā saucās coaching sesija. Ka īstenībā coaching sesija ir diezgan tāds stingrs rāmis, tur ir stingri tādi likumi, kurus ievēro coach, kā uzdod jautājumus, kā novelk robežu un tā tālāk. Un tiešām es tādas milzīgas dziļas cieņas pret jums abiem, ka es rekur nesu šo jūsu vārdu un šo diplomu. Man likās, nu kā, nu ir jāvada coaching sesijas, un es vienu pēc otras es jūtu, ka man pilnīgi kaut kas vēl ir jāpasaka. Jo zinu, ko es vienkārši ievēroju, ka cilvēki, kas pie manis pierakstījās uz coaching sesijām, es viņiem sākumā saku, tā kā jūs man mācījāt. Tātad, vai tu zini, kas ir coaching sesija? Nē, neko nezinu. Es saku, nu lūk, tas ir tāds formāts,
Es tavā vietā lēmumu nepieņemšu, es neteikšu, ko tev darīt, es būšu tavs ceļa rādītājs, uzdošu jautājumus, un tajā brīdī cilvēkiem, bāc, bet es riktīgi gribēju, lai tu man palīdzi, jo tāpēc, ka man ir līdzīga situācija, kā tu esi stāstījies un tā. Un tad ir tāda dievaina situācija. Klients riktīgi nāk, jo grib dzirdēt manu pieredzi stāstu. Es ar savu pieredzi stāstu ļoti labprāt un ar prieku dalīšos, neuzspiežu, bet vienkārši dalīšos. Bet mēs tagad abi divi, nē, mēs to godīgi tēlosim to coaching sesiju. Un tāpēc tas vispār nenāca no punkta, ka es neticu coaching sesijai. Vispār nē. Es vēl tagad, es Edvīns to gan jau ir teicis, bet tas pie viņa bijusi tagad pa šitiem gadiem uz normālām, klasiskām coaching sesijām, es tam pilnīgi ticu, un tas ir vajadzīgs, bet tas vienkārši nebija formāts, kurā es, man liekas, varēju uzplaukt, ja tā var teikt. Un šobrīd tas, ko es saucu, tās ir virzības sarunas, kur tik un tā ir coaching rāmis, klausīšanās jautājumi, pabeidzam sarunu ar kaut kādu soli, bet es daudz vairāk ļauju pati sev teikt kaut kādas tādas, nezinu, sajūtas, kas man nāk. Ja man nāk kaut kāda ideja, man liekas, klausies, man liekas, ka šitais te tev ir jāizmēģina. Vai pamēģinām tādā veidā. Citreiz tas ir pat tāds gandrīz vai mentorings. Man ir tādas pastāvīgās klients, ar kurām ik pēc 2 nedēļām mēs saliekam tur, nezinu, Instagram rīcības plāniņu, ja, vai kaut ko. Man tas viss dara, un man ir sajūta, ka es vairs nemānos, ka man nav jāslēpjās, man nav jākautrējās, bet tas coachings jau tik un tā tur visur ir apakšā. Un tas arī īstenībā nāk no jums abiem, ka, man liekas, jūs vienmēr ļoti iedrošināt, ka meklējat katru savu ceļu. Un nav noslēpums, ka cilvēki, man liekas, arī šobrīd, un es tai skaitā no vārda coach druscīgi, nu tā kā sarauc degunu, un liekas, ai, taču tagad visi coachi, visi pēc kārtas. Bet īstenībā jau tur ir tik daudz nianses, nemaz nerunāju par to, ka katrs cilvēks ir tik atšķirīgs. Vienam ir vairāk biznesa virziens, vienam ir attiecību, vienam ir tas, un es domāju, ka tu to varētu tikai apstiprināt, ka tie klienti jau kaut kā jūt, pie kuru var dabūt to vienu vairāk un pie kuru otru. Līdz ar to man galīgi nav tajā, tagad ir, nezinu, pārsātināts tirgus vai kaut kas tam līdzīgs. Absolūti nē, jo katrs jau var atrast to savu, nu, to individuālo virzienu, taciņu, jo galā mēs katrs esam, nu, citādāks. Labi, es aizpļāpājos. Bet tā jau arī ir, jo, nu, programmā jau iedod to bāzi, tas ir tā kā, nu, nezinu, salīdzināt ar kaut kādu, ka mēs iemācamies alfabētu, un tad mēs katrs veidojam tos stāstus jau savus. Viens raksta dzeju, viens raksta romāns, viens raksta haikas vai vēl kaut ko tādu, ja, un cits blogu, un to izmantojam. Nu, protams, ja mēs profesionāli ejam un attīstamies, akreditācijas ejam, tas ir cits stāsts atkal. Bet man liekas, tas svarīgi, man gribās vēlreiz uzsvērt to, nu, to tavu godīgumu, ka tu arī pasaki cilvēkam, kas tad šeit būs, jo mēs arī daudz par to, nu, runājam, ka vienkārši ir daudz, nu, jā, viltvārdu jāsaka, kuri pasaka nosauc sevi, jo tas ir varbūt trendīgi, un, varbūt par coachu pakalpojumiem varbūt var pat vairāk paprasīt nekā tur, piemēram, kaut kādiem citiem, bet beigās dara kaut kādas citas lietas un nemaz neizstāsta, ko patiesībā dara, bet to, ja tu izstāsti un kas tur tajā visā pakalpojumu klāstā ir, un tā tendence jau ir tāda, ka nav tikai viens virziens. Ir tas, kas ir tam cilvēkam strādā, un tu meklē, kas viņam strādā, lai viņam būtu tie viņa rezultāti, uz ko viņš grib aiziet, un, protams, kad arī mēs, kā speciālisti, esam laimīgi un priecīgi, jo, nu, rūp tas otrs cilvēks, ka viņš tieši tam rezultātam. Un otrs, man arī liekas, ka tā drosme, un tāds, es nezinu, kā to nosaukt, tāds godīgums arī pret sevi pateikt, hei, nu man nepatīk šitā, es gribu kaut kā vēl savādāk, kaut ko mainīt, nu, ka tu atrod to veidu, nu, jā, nu, Danai ir virzības sarunas, un man jau pilnīgi citreiz liekas, paši to varētu tā kā privatizēt, bet tā ir tava odziņa, un jā, tā kā beigās es par to baigi priecājos. Paldies. Tā, mēs bijām runājuši tādu īsu sarunu īstenībā uz pusstundu, un varbūt tad arī katrai savs mazais gaida, varbūt tev ir kaut kādi... Tāds dīvaini apzīmēt, tā kā... Jā, tev ir varbūt kaut kādi ceļa vārdi vai novēlējums, tie, kas domā, vai vajag, vai nevajag
Mm. Nu, nu tā. Jā, zini, ka es tieši domāju par tādiem ceļa vārdiem. Es teiktu, ja tā sajūta iekšā ir, ka gribās, tad vajag uzrakstīt Laurai, vajag pazvanīties, un to ideju vajag vismaz tik daudz notestēt, ka to solīti paspērt. Jo, kā jau es teicu, es arī gadiem ilgi par to tieši cenas ziņā kaut ko tur ar sevi cīnījos, un tad nevarēju, tad jau varēju tāpat vēl turpināt cīnīties. Bet es varu apliecināt, ka nekas neaizmirst tik ātri, kā forši iztērēt. Tā kā tas ir mirklis un viss, un tu jau pēc tam esi tajā jaunajā realitātē, un pēc tam pēc gada skaties atpakaļ un liekas, ko es tur tik trausmīgi par šito domāju, un ko es tā ņēmos. Jo, zini, kā tā jau nav tikai es, kas te jūsu fans esmu. Man, kā jums tur bija viena grupa, ja, kur bija puse grupas, ja no manis atpakaļ. Un es esmu visiem gājis pa pasauli un stāstījis par jums abiem, un tiešām ar tādu lepnumu un gandrību, un kas man iepriecina, ka arī visi, kas no manis ir aizgājuši pie jums mācīties, viņi visi saka to pašu. Tā kā gribētu teikt, ka tā slava jau iet, un tas ir rādītājs. Tas patiešām ir rādītājs, ka neskatoties uz to, ka coachings tur it kā pārāk izplatīts, dārgas mācības un vēl kaut kas, bet un tā visam pāri iziet tā vērtība, tas, ko no tā var iegūt, un es teiktu, jā, tai vērtībai, ko es esmu ieguvusi, es nevaru pielikt nekādu cenu zīmī, tā ir neizmērā vērtība. Līdz ar to, ja tas impulss gribu iekšā ir, man liekas, ka tas ir tāds pienākums pašam pret sevi vismaz to ideju patestēt un vismaz pamēģināt, kas tur aiz tām durvīm ir. Liels tev paldies, Dana, ka tu gan tā dalies sirsnīgi citiem stāsti, gan arī par labiem vārdiem. Un, jā, man ir prieks tevi pazīt, un ka tu īstenībā ierosināji šo sarunu, jā? Jā. Liels paldies, ka tu mani izaicināji. Paldies, Laura, tev par visu, un es tiešām ceru, ka jums tā novembra grupiņa būs pilna. Zini, kādā es tagad atvietošos un izglābšu savu dīvānu, un tu paliec vēl stāstīt par tiem cenām. Labi, daram tā. Paldies tev, Dana. Jā, čau. Jā, paldies, Danai, tiešām, kā vienmēr ar Danu ir sirsnīga un sirds silta saruna un pilnīgi nesarunājot un negaidīti. Jā, paldies, Ilze raksta, jūs esat jauks un patiesi, tas ir iedvesmo, jā, cenšamies un jā, es esmu apmulsus par tiem daudzajiem komplimentiem, bet no sirds iesaku tiešām tie, kas varbūt domā par coaching mācībām, tādam nopietnām, kā teikt, nopietnām tādā ziņā, ka tas ir ar potenciāli, ka var iegūt arī profesionālu coachu certifikātu, kur ir gatavi arī ar sevi pamatīgi pastrādāt programmā, jo programmā ir daudz praktiskās daļas. Tad programma līderis kā coach vēl ir iespēja. Mēs esam pagarinājuši vēl vienu pieteikšanās laiku līdz novembrim. Bet par to visu sīkāk jūs varat manā profilā, pie Lauras Celmiņas, jūs varat man droši uzzvanīt vai uzrakstīt, un mēs varam, kā teikt, sarunāt kafiju vai sazvanīties un aprunāties par to. Vēlreiz paldies Danai, un lai jums visiem jauka diena! Atā!